Šabat šalom visiem, Slāvtam kungam, ar klausītājiem šeit un klausītājiem arī tur neklātienē, internetā. Un Adonai, dāvā mums gudrības un atklāsmes garu, lai mēs spētu izprast tavu vārdu dziļumus. Apgaismo mūsu sirds, lai mēs spētu izprast, kādai cerībai tu mūs esi aicinājis. Un kāda slavas bagātība ir tajā mantojumā, ko tu esi apsolījis savai tautai. Slavēts, lai ir mūsu kungi Ješua Hamašjah, Dievs un Tēvs, kas mūs pirms pasaules radīšanas izredzējis un pēc savas grības labā nodomu nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt caur Ješua Hamašjah, ar kuru gādību arī mēs esam kļuvuši par līdzmantiniekiem. Slāvtam kungam, viņa dēlam, Ješua Hamašjah. Amen. Un šodienas mums stunda, kā es teicu, pagājušreiz, kad mēs paliksim pie šīs svētībām. Birhot. Tas ir svētības daudzskaitlīgi. Un šīs svētības, ar kurām... Un viena tā birka ir... Brahā. Brahā. Jā. Par kurām tās svētības, ar kurām Īckaks sveitīja Jākovu un Ēsavu. Un, lai visu to labāk izprast, mums vēl vienreiz jāsāk ar to, kaut ko jau atkārtos no iepriekšējās stundas, bet sākšu vēl vienreiz ar to, ko tas kungs atklāja Rivkai. Un tas ir 1. Mūzes grāmatas Berešit 25-23. Es šo pantu atkārtošu šodien pat vēlreiz, būs varbūt pat vairākas reizes, jo viņi var iztulkot un dažādi šie skaidrojumi ir. Es pēc iespējas vairākus tos skaidrojumus gribu jums pievest, un tie viens otru papildina. Nav tā, ka kāds būtu pilnīgi nepareizs un kāds būtu jāizslēdz, ja? No tā. Un tātad viens tulkojums. Un tas kungs viņai sacīja, 2 tautas tavā klēpī, un 2 tautas no tavu klēpja iznāks, un tauta par tautu stiprāka būs. Vai arī viena tauta vai tauta no tautas smelsies spēkus, un varenākais kalpos jaunākajam. Varenākais, lielākais varētu arī teikt tā. Un atkārtošu vēl šo tradicionālo skaidrojumu. Tas ir tautas gojim, rakstīts ar 2 jod. Rašī skaidro, ka tas nozīmē cienīgas tautas. Bet tāpat laikā piebilst, lasām gojim, bet rakstīts geim. Un geim, tas nozīmē исполнение достоинства, cienības pilni. Un tas norāda uz to, ka no viņiem izveidosies ne tik vienkārši atsevišķas nācijas, bet 2 tautas, kuras jau pašā saknē atšķirsies viena no otras pēc rakstura. Un šis ir ļoti svarīgs, interesants, viena no tām vietām, kur Torā ir rakstīts 1, bet paskaidrojums ir paskaidrots, kad jālasa ir tā. Tas ir, lasīšanas tradīcija. Ja kādreiz esat dzirdējuši varbūt par šiem masoretiem, ja? Tas ir no vārda masorā, kā mantojums vai tradīcija.
krievu valodā viņš tā labāk izskaidrojams ir, pat nevar pateikt, kā to latviešu izskaidrot. Masorā predaņie, ja, bet un tālāk no vārda masūr. Peredanī, tas ir nodotais tālāk, tas, kurš tiek nodot. Bet, jo mantojums ir ivritā ir dažādas vārdi, kas apzīmē mantojumu. Ir tāds, bet pie tā mēs šobrīd, to es neesmu sagatavojis, ja? Bet šis ir tas, kas tiek nodots tālāk, teiksim, arī varētu teikt mutiskais mantojums. Un tā ir kā tradicionāli nosateiktais tekstu lasības. Rakstīts ir tā, bet jālas ir tā. Un šajās vietās ar to daudz arī tādas, neskaidrības rodas, jo un tās ir tās, varētu teikt, viens no interesantākajām vietām. Tas ir, un kāds rabīns šo pantu komentējot raksta tā. Šajā pantā mēs sastopamies vairākām problēmām. Nav rakstīts 2 tautas tavā klēpī, bet 2 varenie vai lepnie. Toras tekstā iekavās klāt ir pierakstīts, kā jālas. Un tād, es jūs to par to masoretiem teicu, tas, ko mēs lasām, tas ir tradicionālais lasījums. Un bija, ko to tradicionālo lasījumu ieviest, tas jau bija šobrīd es nepateikšu, kad tas ir bijis it kā jau pirms mūsu ēras, bet tad viņš nav bijis pierakstīts un nav bijis tā tikai nodots kā mutiski. Bet, lai jūs zināt, kad ir tradicionālais un ir, kas saka, bet Torā es nekur neredzu, ka nekā, cik es saprotu, Torā ebreji neko nav izmainījuši. Būt tā kā ir rakstīts, bet iekavās ir pielikts klāt, kā jālas, kā to jāsaprot. Tāpēc ir arī šeit dažādi šie skaidrojumi. Tagad tālāk šis rabīns, kas saka, pēdējā panta daļā arī nav rakstīts ne lielākais, ne vecākais, kā latviešu bībelē, ja? Bet rakstīts rau. Un tas būtu daudz skaitlīgais kalpos mazākajam. Arī tā var tulkot šo pēc mazākajam, pēc skaita mazākajam. To pēdējo vārdu, kas ir mums, ko es lasīju šobrīd, kā jaunākajam. Tas ir pēc skaita, jo šis pats vārds ir arī, teiksim, mazākajam. Tas ir Jesajas 60. nodaļa, 22. pants. Tur ir arī tieši tas pats vārds minēts. Mazākais kļūst par 1000 un sīkākais par varenu tautu. Tur ir sīkākais šis vārds, jā. Tad 26. pants? 22. 60, 22 Jesajas. Sīkākais par varenu tautu. Tur Atsair legoi atsum. Un šeit ir tas pats cair, šis vārds cair. Tātad arī, ja mēs liktu to tulkojumu, to vārdu tādu, šajā pantā iekšā, tad beidzamais vārds būtu nevis kalpos, nevis jaunākam, bet sīkākajam, ja? Bet tas nozīmē pēc skaita mazākiem. Tāpēc es tā paskaidroju, lai to varētu izprast. Kāpēc tādi skaidrojumi? Dažādi tulkojumi var būt. Un tālāk šis rabīns, ko viņš saka, vajadzēja rakstīt lielākais kalpos jaunākajam vai jaunākais kalpos lielākajam. No tā, kā tas uzrakstīts, vispār nav saprotams, kurš kuram kalpos. Un atgriežoties pie iepriekšējās frāzes, tauta no tautas smelsies spēkus, Rašī komentēja, viņi nebūs vareni vienlaicīgi, kad viens paaugstināsies, otrs kritīs. Šobrīd apmēram ir skaidrs, ko es tagad pateicu pie šī skaidrojuma, pie šiem. Kad cik liela informācija ir tieši šajā te jau
pantā ielikt iekšā. Un šodien mēs samērā skaidri varam redzēt katru no šīm tautām, ja? Daudz skaitlīgāko šodien varētu gan pielīdzināt jau vairāk tautu grupai, kurai, kā es saprotu, būs jāpaklausa pirmdzimtajam. Bhor. Tas ir Bhor ir pirmdzimtais, ne fiziski pirmdzimtajam, bet kur Dievs ir nosaucis par pirmdzimto. Bhor. B, He un Vav. Tas ir Kaf. Bet, Kaf, Reiš. Bhor. Bet būs jāpaklaus pirmdzimtajam, jo Dievs viņu nosaucis ir par pirmdzimto. Un pirmdzimtam arī to vēlāk vēl pateikšu. Pirmdzimtam ir ģimenē, kā teikt tā kā, garīgā valdīšana. Ar priesterību, ja tā var uz ģimenes garīgo pārvaldītāju teikt, ja tā varētu teikt, jā. Un Dievs par pirmdzimto ir nosaucis Izraēlu. 2. Mūzes 4:29. Bnei Bhorī Izraēlu. Izraēls ir mans dēls, mans pirmdzimtais. Bnei Bhorī Izraēlu. Un te jau šobrīd vēl šī lielākā tautu grupa Ēsavs neatzīst Izraēla pirmdzimtību. Bet tai laikā, kad bija apustuļu laikā, ko Pāvils teica? Pāvils teica no Romiešiem 3:1-2. Kāda tad ir jūda priekšrocība? Jeb kāds labums apgraizīšanai? Tas visādā ziņā liels. Vispirms viņam uzticēti Dieva vārdi. Tātad viņam ir uzticēti Dieva vārdi. Pirmdzimtais mājās ir arī garīgais vadītājs. Tātad tas, kurš vada atbildīgs par garīgo. Šodien daudzskaitlīgais vēl ļoti varens. Bet mēs jau redzam, ka daudz jau ir sadzirdējuši tos, ja šo vārdus, ko viņš saka. Jūs pielūdzat, ko nezināt. Mēs pielūdzam, ko zinām. Jo pestīšana nāk no jūdiem. Tas ir Jāņa 4:22, Johanana. Ir izlasījuši arī no psalmu, 147. psalmu, 19.20. pantu. Viņš pasludināja Jākovam savu vārdu un Izraēlam savus likumus un tiesas. Tā viņš nav darījis nevienai citai tautai. Tādēļ tām ir svešas viņa tiesas. Saprot, ties ir tas tik daudz ir skaidrs, es domāju, gan pārāk nesjauc jūsu domas. Pēc iespējas vairāk tos viedokļus es gribu ņemt vērā, lai var, ir tāds viens, arī man ir tā Tora, arī kā plans ar komentāriem Tora. Un viņš arī savus komentārus samērā maz, es pat nezinu, vai viņš vispār savērības tur piemin. Bet viņš ir savācis visus tos gudro komentārus un liek priekšā visus viedokļus. Citu viedokļi var būt pilnīgi pretēji. Bet tad no katra šī viedokļa mēs varam mācīties. Un tāpēc šai sakarā vēl viens šī pants tulkojums. Šis tulkojums ir no Toras Rambam komentāriem. Un tā kunga vārds viņai.
2 tautas tavajā klēpī un 2 valstības no tevis sadalīsies, un vara pāries no viena pie otra, un vecākais kalpos jaunākam, jā. Nu, šeit atkal it kā vecākais, jā, kalpos jaunākam. Atkal varbūt, ka tā arī visu laiku. Tur bija daudz skaitlīgākais. Šo visu tādu kopā savēlkot, es domāju, mēs sapratīsim, kā tas viss notiek. Daudz komentētāji skatās uz Jākovu tādu kā izbrīnu un tādā veidā cenšas palūkoties uz sevi. Jākovs ir no mātes miesām izredzēts. Par to sacīts arī praviešos. Bet tu, tas ir, tas būs Ješais 41, 8, 9. Ir jau vēl tas pants, vēl vietas, ja? Bet tu, Izraēl, mans kalps, Jākov, kuru es izredzēju, mani mīlošā Ābrahama sēkla. Šeit mazliet citādāks tas tulkojums nekā latviešu valodā. Mani mīlošā Ābrahama, tātad Ābrahams, kurš viņu mīl, zerā sēkla. Tu, kuru es ņēmu no zemes galiem un no viņu varenajiem tevi piesaucu un sacītē. Tu esi mans kalps, es tevi izredzēju un neesmu atmetis. Radaks komentē šo pantu, šeit atkal ir, jā, kā tradīcija. Bet, šī tradīcija varbūt tādā arī jāņem vērā. Sacīts ir šajā pantā pagātnē, bet ar nozīmi nākotnē, kā tas parasti ir pravietojumos. Tātad, jo šo pravietojumu, ja mēs lasam, tu, kuru es ņēmu no zemes galiem, tad tur būtu Radaks šo skaidrojumu pieliek tādu, kā tad būtu jāsaka, tu, kuru es ņemšu no zemes galiem, un no viņu varenajiem es piesaukšu tevi. Es tevi piesaukšu un atvedīšu atpakaļ. Jo es tev sacīju, tu esi mans kalps. Un tā kā viņš nav atmests, viņš tiks piesaukts, tas vēl nav piepildījies, tādā veidā Radaks to saka. Dievs viņu mīl, šo Jākovu, kā sacīts. Es mīlu Jākovu, un otrā vietā atstāja Ēsavu. Es tā no tās Malahijas 1, 2 līdz 3, to kā pagājušreiz jau skaidroja par to nevis ienīstu, bet ka tas Ēsavs ir otrā vietā par tādu vietu, ja? Un arī šo romiešiem 9, 13 tas pats bija. To mēs iepriekš runājām. Jākovam paredzēta ir pirmdzimtība, viņam paredzēta svētība. Tomēr gan pirmdzimtība, gan svētība, gan arī sievu viņš iegūst nevisai taisnā ceļā. Par sievu gan var sacīt, ka tās ir sekas šiem apmāniem. Tur jau viņu atkal apmānīja. Bet tās jau ir sekas tam, ko viņš darīja. Vai kā daži gudrie saka, gudrības un viltības sekas. Gudrie saka, ka ebreju nacionālā vājība vai kārdinājums ir cilvēciskā veidā realizēt Dieva nodomus pat ar viltību. Un šeit ir, ja vēlāk es jau teikšu, jo Īchaks, tas Jākovs nepaņēma ar apmānu. Viņš nepaņēma ar apmānu. To mēs redzēsim. Kā skaidro, kas tur rakstīts, jā. Tora mums nestāst par to, vai Ribka bija pastāstījis Īchakam par to, ko viņai
bija atbildējis tas kungs. Iespējams, ka tas arī tādēļ notika viss šis, kad nebija ģimenē šis izrunāšana, apspriests, pasacīts. Un viss šī spēle bija vajadzīga. Rivka pati to darīja. Saprat, viņai tas kungs ir pateicis, un tā kā, kādā veidā tad to izdarīs, tagad redz Ēzaus paņems to pirmdzimtā svētību. Viņai jārīkojas. Un par to, vai Jākovam stāstīts, arī nav sacīts. Bet viņi palīdz, es to vārdu pēdiņās saku, palīdz tam kungam realizēt to, ko tas apsolījis. Pat iedrošinot Jākovu, ka tas vēl šaubās. Un Jākovs sacīja savai mātei Rivkai. Reidzi, mans brālis Ēzaus ir spalvains vīrs, bet es esmu gluds. Varbūt mans tēvs mani aptaust, un tad es viņa acīs kļūšu par krāpnieku. Un likšu pār sevi nākt lāstam un nesvētībai. Tad viņa māte atbildēja. Tavs lāsts, lai tad nāk pār mani. Paklausi mani un ej un dabū mani. Paklausi mani un ej un dabū mani. Redz, šobrīd izlasīju to dabū mani. Kāpēc man, vai tas ir tulkojumi vai, labi. Tas ir jāpievērš tam uzmanību, kāds tur patiesībā ir. Bet pirms tam vēl bija notikums ar šo pirmdzimtības pārdošanu. Taču Jākovs bija izvārījis, tas ir 1. Mūzes 25, 29, 34, es lasīšu, Un Jākovs bija izvārījis vīru, bet Ēsaus nāca no tīru un bija izsaucis. Un Ēsaus sacīja Jākovam, ļauj man ēst no tā sarkanā viruļa, jo es esmu izsaucis. Tāpēc to dēvēja par Ēdomu. Redz, šeit jau, man nav šeit priekšā ivritā, bet kā tas ir? Tas Ēdoms, tikai to var izprast, ivritā lasa, Zini, kāda bija sarkana krāsa? Adom. Un redz, tāpēc sauc viņu par Edomu. Dod man to no tā, Adom. Un tāpēc sauc par Edomu. Tik uzreiz tad noliekās viss savās vietās. Dēvē par Edomu. Tad Jākovs atbildēja, pārdod man pa priekšu savu pirmdzimtību. Un Ēsaus sacīja, man tā kā tā jāmirst, ko man tur līdz pirmdzimtība. Un Jākovs sacīja, zvēri man pa priekšu, tad viņš zvērēja un pārdeva Jākovam savu pirmdzimtību. Bet Jākovs deva Ēsavam maizi un lēc virumu, un tas ēd un dzēr un cēlās un gāja. Tā Ēsavs nicināja savu pirmdzimtību. Tātad šeit atkal Jākovs vār lēcu viru. Tā ir tāda nabadzības maize. Citi vēl tur kaut ko runā, kādu skaidrojumu, kādu bija, it kā tās ir tādas tā kā uz bērēm, ko ir, un ka tur kāds no iepriekšiem būtu miris, katrā ziņā tas nav. Es tur tā īsti uz to pusi neaiziešu, nepievienošos varbūt tiem skaidrojumiem. Nav atbildes, kur palikusi ir šī visa bagātība, lai arī kā tas būtu, Jo Ābrahama nodeva visu, kas tam bija Icchakam. Tas ir rakstīts 1. Mūzes 25.5. Pārējiem viņš tikai deva dāvanas. Lielākā visa mantība palika taču viņam. 25.5? 25.5, 1. Mūzes 25.5 tur. Vai bija pareizi? Jā. Un Ābrahams nodeva visu, kas tam bija Icchakam. Kalpa arī nav
Ēsaus atnāk izsaucis, tāda sajūta, ka mājā bankrots, kā mēs tagad sakam. Gudrējos rada izbrīnu tas, ka Jākovs brālim nedod viru ēst tāpat. Jo pirms tam viņš raksturots kā tāds, kas sēd teltīs, mierīgs dabas, iš tam, ko var iztulkot arī kā pilnīgs. Vai viltība pieskaitāma iš tam? Ir vai? Nu, Pateikt. beigās Ja tādā nozīmē tādā, ka... Beigās mēs to paspriedīsim, kad būs līdz galam, ja? Kā tas ir? Jā, tad nu pat atcerējos to vienu par to viltību. Jaunā derībā bija kaut kur tā līdzība viena, to, lai izprast arī. Mēs sasniegt mērķi, laikam viltība ir pieļaujama. Bet to pavadzīju, ka mainīt, vai ne, kad rakstīja mazāk. Arī? Nu. Jā, tur arī pareizi, arī tas par šo te bagāto, kuru... Un arī to es arī neizprotu, cik to es parādā saimniekam, ja? Es taču faktiski saimnieku apzoru. Un saimnieks par to uzslavē viņu. Šitādi principi. Jo pilnīgi, es pilnīgi to neizprotu, to tādu arī tas. Ja es būšu saimnieks, un tagad man te ir sekretāri, man tagad ir viens parādā 10 000 pasaules parādnieki. Nāc šurp, rakst parādzību, ka tu esi parādā 1000. Es nezinu, man liekas, ko to sekretāri izdarīs. Jā. Runājām jau, ka pirmcimtība visdrīzāk, ka netika pārdot par šo lēcu vilnu. Kā jau? Bet šitā jaunā derības grāmatā mēs lasām, kad ir, ka tā bija, nu. To var dažādi ņemt vērā, jo Vēstule ebrejiem 12, 16, 17. Lai neviens nebūtu netiklus un zemisks kā Ēsaus, kas savu pirmdzimtību ir pārdevis par vienu ēdienu. Jo jūs zināt, ka arī pēc tam, gribēdams iemantot apsolījumu, viņš tika atmests, jo netika dot iespēju atgriezties, lai gan ar asarām viņš to meklēja. Šeit tāda, pat tiešām pārdeva vai kas, tas varbūt nav, bet galvenais ir šeit, kad šeit nav tas, bet šajā te, pirmā mūzes, 25, 3 un 4, lai tas ir tas pants, jā. Tā Ēzaus nicināja savu pirmdzimtību. Galvenais šos vārdus gribēju arī uzsvērt. Nicināja pirmdzimtību. Pirmdzimtību. Tātad atkal es atkārtoju, ja, drīzāk, ka netika pārdot par šo lēcu viru, bet ebreju tradīcija šādā pirmdzimtības nodošanā saskata derības slēgšanu. Derības slēgšanu starp Ēsavu un Jākovu. Un tā jau ir iejaukšanās Dieva plānā. Jo Dievs jau nosaka pirmdzimtību. Viņš ir tas pirmdzimtības, kā mēs jau esam kādreiz runājuši, varbūt tas jau ir aizmirsies par visām šīm svētībām. Jo nākošies jau atkal, ka būs, kad taču Jākovs, kas svētīja. Manas un Efraim arī liek otrādi rokas. Atkal, bet viņam tas kungs tā liek darīt. Viņš saka Josefam, zinu, mans dēls, arī tas būs, bet šis būs viss. Atkal visur tas tā. Kad es te prasīju kādreiz, vai tu zini kā to, kurš tad ir pirmdzimtais arī pēc miesas, kas ir piedzimts, jā, tad ir viens ir tāds, tas ir droši.
ja šo. Un tātad viņa iejaucās Dieva plānā. Un pirmdzimtībai ir divas priekšrocības. Pirmā ir materiālā ziņā. Pirmdzimtais saņem mantojumu divas daļas. Saprot, kā tas ir. Teiksim, tēvam ir 3 dēli. Mantojums sadala 4 daļās. Un pirmdzimtais saņem 2 daļas, un pārējie katru pa vienu. Saprot, ja? Tātad, ja šeit ir 2 dēli, sadalīt 3 daļās, tā 1/3 no visas tās mantas, samērā liela var būt. Tomēr, ja būtu 10 dēli, tad tas tā jau izlīdzinās vairāk. Un otrā pirmdzimtības sastāvdaļa ir svētkalpošana. Tātad rūpēšanās par garīgumu ģimenē, iestāšanās par ģimeni, iestāšanās par tautu. Un kā jau minēju, tad tanī laikā, kad Jākovs no Ēsavu nopirka šo pirmdzimtību, varēja secināt, ka ģimenei bija bankrots. Tādēļ, viens no iemesliem, kādēļ Ēsavs nicināja pirmdzimtību, varēja būt tas, ka viņu pilnīgi neinteresēja būt par garīgo vadītāju. Un mant, ko dalīt, nebija. Tas ir mans tāds secinājums, tāds skatīšanās uz to, kā es uz to paskatos. Var to pieņemt vai nepieņemt. Toties tagad, kad Īckaks deva svētības, viņš bija atkal ļoti bagāts. Ir pagājis laiks. Par to ir rakstīts 26.13. 26.13, jo viņš ir, kur viņš tur izgāja ar visiem tiem ķēniņiem, un tur arī krāpās ar to sievu un viss kaut kas bija. Tad tas ir viens pieņēmums. Bet otrs ir arī tas, ka pa šo laiku Ēsavs jau bija sapratis, kas ir apsolītais mantojums. Bet kādā vērtē tas bija bijis pārdošanas brīdī, kādu viņš tad novērtēja. Par visu jāmaksā. Nenovērtējiet jums dāvāto žēlastību par zemu. Šajā sakarā vien tāda varbūt Hasida līdzība. Viens kādam nabadzīgam ebrejam jāizdod pie vīra ir meita, bet viņam nav, nekā nav. Nav naudas, neko, ko izdot pie tās, ne mantojumam, ne kāzām nav nemaz naudas. Tagad viņš nolēma aiziet pie rabīna, prasīt padomu. Rabīns saka tā, tu aiziet uz to vietu, un tur pirmo, ko tur pārdod, to nopērc. Pirmo, ko pārdod. Un viņam tik 1 rublis ir. Un viņš ar to 1 rublu aiziet. Un tur viens ebrejs tas tik tā saka, pārdod savu pirmdzimtību, viņš saukts. Šīs klāt par rublu nopērk. Viss. Tas, kurš ir pārdevis, šis iet mājās, vairs naudas nav, nekā nav, jā. Tas, kur pārdev, tas pāriet mājās un saka, sieva, redz, ka es viegli rublu nopelnīju. Pārdev savu pirmdzimtību. Sieva saka, tu pārdev pirmdzimtību, tad tu vairs neesi ebrejs. Tu aizsako tādu kopā nedzīvoju vairs. Visi šķiramies. Šīs, tad ir jādabona atpakaļ. Skrien pakaļ, sameklē to ka kuram pārdev. Dod man atpakaļ to. Es tev dod atpakaļ. Tāda viņa bija tāda cena. Es pa tādu nepārdodu, mēs jau tirgojamies. Tad beigās noliek pa tādu summu, kad tai meitai gan pūram iznāca, gan kāzām.
Un tagad, tur ir dažādi varianti esot tam stāstu beigām, bet, ir tāds viens no tiem variantiem, tas man vislabāk tā patīk, ka tā sieva, kurš pārdeva to pirmdzimtību, ka tā sieva aiziet pie rabīna un prasa par šo. Vai tiešām viņam tā pirmdzimtība tikai to 1 rublu vērtu bija? Rabīns atbild, tai brīdī, ka viņš pārdeva, jā. Bet tagad, kad viņš jau ir palīdzējis, viņa jau ir cita vērtība. Kad viņš ir palīdzējis šī nabadzīgai meitenei iziet pie vīru. Tā kā mēs arī varam kaut ko mācīties no šādām līdzībām, šādiem stāstiņiem, ja? Bet tagad atkal pie Toras, ja? Un ar šīs derības slēgšana arī rodas visādas sarežģītas attiecības starp Ēzavu un Jākobu, kuras sevišķi sāsinājās pēc tam, kad Jākovs ar viltu saņem svētību. Šeit būtu tā cik daudz mēs nolasīsim, bet noteikti vajadzētu lasīt tā. Tātad no sākuma, ja? Tātad 27. nodaļa vajadzētu gandrīz visu lasīt. Un notika, ka Īckaks bija palicis vecs un viņa acis bija kļuvušas tumšas, ka viņš vairs nevarēja redzēt. Tad viņš ataicināja savu vecāko dēlu Ēzavu un sacīja, tā mans dēls, un tas viņam atbildēja, te es esmu. Viņš sacīja, redzi, es esmu vecs palicis un es nezinu, kad miršu. Tādēļ ņem savus ieročus, savu bultmaku un savu loku un izej laukā un medīja man medījumu. Un gatavo man ēdienu, kā man patīk, un cel man to priekšā, es gribu ēst, un tad tevi sveitīt, pirms es mirstu. Un redzu, tagad Rivka to visu dzird, un viņai taču tas kungs teica, ka kas kuram kalpos, tad jāpalīdz ir. Un viņa, tad 6. pants, tad Rivka runāja ar savu dēlu Jākovu. Redzi, es dzirdēju, ka tavs tēvs runāja uz Ēzavu, tavu brāli sacīdams. Atnes man medījumu, gatavo man ēdienu, ka varu ēst un tevi svētīt. Tā kunga priekšā, pirms es mirstu. Un tā kunga priekšā tas ir ļoti svarīgs šis, tieši šie vārdi, tā kunga priekšā. Viņi saprot, ka tas ir ļoti svarīgs svētība. Un tad viņi saka, jā, bet tagad mans dēls klaus man, ka es tev pavēlu. Un tālāk, jā, ej tūdaļ pie sīklotiem padeņiem no tiem 2 labus āzīšus, es no tiem pagatavošu ēdienu tavam tēvam, tā kā viņam patīk. Un tu tos aiznesīs tēvam, lai viņš tevi pirms savas nāves svētī. Un Jākovs sacīja savai mātei Rivkai, redzi, mans brālis Ēzavs ir spalvains vīrs, bet es esmu kluds. Varbūt mans tēvs mani aptaust, un tad es viņa acīs kļūšu par krāpnieku un likšu par sevi lāstam un nesvētībai. Un tad ir šais, ko jau es lasīju, ja, ko viņa māte atbildēja, tavs lāsts, lai nāk pār mani, paklausi mani un ej un dabū mani. Un viņš aizgāja un ņēma un atnes savai mātei, šeit dabū mani, dabū tos āzīšus, jā. Un viņa māte sagatavoja ēdienu, kā viņa tēvam patīk. Un Rivka visu tātad sagatavo, viss ir, un Jākovs ieiet pie savu tēva un saka, 18. pantā, un viņš iegāja pie savu tēvu, saka, mans tēvs, un tas sacīja, te es esmu, kas tu esi mans tēvs? Jākovs sacīja savam tēvu, es esmu Ēzavs, tavs pirmdzimtais. Es esmu darījis, kā tu man sacīji, ceļies, atsēties un ēd no manu medījumu, ka tu mani vari svētīt.
Un Īsaks sacīja savam dēlam, kā tu esi tik ātri to dabūjis, man dēls? Un viņš atbildēja, tas kungs tavs Dievs man lika to dabot. Tad Īsaks sacīja Jākob, nāc tuvāk, es tev gribu aptaustīt, mans dēls. Vai tu esi mans dēls Ēzavs vai nē? Un Jākovs tuvojās savam tēvam Īsakam, tas viņu aptaustīja un sacīja, balss ir Jākova, bet rokas Ēzava. Bet tad šeit gudri arī daudz ko tādu spriež. Kā tas ir? Kā tad viņš nepazina pēc balss, taču varēja pazīt. Citi saka, kad Jākovs varbūt pārveidoja pat savu balsi. Un lai būtu līdzīgāks. Varbūt, ka viņiem vienāds balss. Bet, ka tēvs Īskaks ir vairāk saprats no tā, ka viņš tur pieminējis Dievu vārdus un runājis tā, tavs Dievs palīdzēja. Un tagad šeit ir un tālāk, un viņš to neatpazina, jo viņa rokas bija spalvainas, gluži kā viņa brāļa Ēsava rokas, un viņš to sveitīja. Un viņš vēl pārprasa, un viņš sacīja, vai tu tiešām esi mans dēls Ēsavs? Un viņš sacīja, es tas esmu. Tad viņš sacīja, ceļ man to priekšā, lai es varu ēst no medījuma mans dēls, ka varu tevi svētīt. Un tas pienes tam, un viņš ēda, viņš atnesa arī vīnu, un viņš dzēra, un viņa tēvs Īsaks sacīja viņam, nāc klāt un skūpsti mani, mans dēls. Un viņš tam tuvojās un skūpstīja viņu, un viņš savod viņu drēbi smaržu, un viņš to svētīja sacīdams. Patiešām mana dēla smarža ir kā lauka smarža, ko tas kungs ir svētījis. Nu, un tagad ir svētība, kuru tad varbūt te šeit mazliet tulkojumā var atšķirties. Lai Dievs tev dod no debes rases un no zemes treknuma un labības un vīna pārpildību. Un tautas tev kalpos un zemosies tev tautas. Un pats kļūs pavēlnieks saviem brāļiem. Tavas mātes dēli tev zemosies. Kas tevi lād, nolādēt. Kas tevi svētī, svētīti. Nu, un tālāk lasām atkal šo no tālāko, kā tad līdz tai Ēzava svētībai. Un tikko Īsaks bija pareidzis svētīt Jākovu, un Jākovs bija iznācis no savu tēvu Īsaka, tā Ēzavs viņa brālis nāca no savām medībām. Un arī tas sagatavoja ēdienu, nes to savam tēvam, sacīja savam tēvam, piecelies mans tēvs, ēd no savu dēlu medījumu, lai tu varētu mani svētīt. Tad viņa tēvs Īsaks tam sacīja, kas tu esi? Un viņš sacīs, esmu tavs dēls, tavs pirmdzimtais, Ēsavs. Tad Īsaks izbijās bez mēra un sacīja, kas tad bija tas, kas bija medījumu un atnesis mani? Un es ēdu pirms tavas atnākšanas, un es viņu esmu svētījis. Un tas arī paliks svētīts. Kad Ēzavs dzirdēja savu tēvu vārdus, tad tas brēgdams brēc un rūgti raudāja un sacīja savam tēvam. Svētī arī mani, mans tēvs. Un viņš sacīja, tavs brālis ir nācis ar viltu un paņēmis tavu svētību. Tad Ēzavs sacīja, patiešām viņa vārds Jākovs, un viņš mani ir 2 reizes pievīlis. Viņš paņēma manu pirmdzimtību, tagad viņš paņēmis manu svētību. Un tas teica, vai tev priekš manis vairs nav atlikusi nekāda svētība? Un Īsaks atbildēja un sacīja Ēzavam, redzi, es viņu iecēlu par pavēlnieku tev un visiem viņa brāļiem. Un es esmu licis būt par kalpiem viņam. Arī labību un vīnu es viņam esmu piešķīris. Bet tev, ko es vēl varētu tev dot mans dēls? Un Ēzavs sacīja savam tēvam,
Vai tad tev ir tikai šī viena svētība, mans tēvs? Svētī arī mani, mans tēvs. Un viņš pacēla savu balsi un raudāja. Iepriekšējā reizē mēs runājam par to Ēzau midrašu par Jākovs vārdu. Ja? Viņš sauc Jākovu, jo viņš Jākvenī apmānīja. Tomēr pirms viņš izteica šos vārdus, Īskaks sako citu. Tavs brālis ir nācis ar viltu un paņēmis savu svētību. Tas nav viens un tas pats. Kāds gudrais komentējot šo pantu rakstu, pirms Ēzaus izsacījis savu midrašu, Īskaks jau noraida to. Nu, arī tos vārdus var iztulkot arī apmāni, ja? Šo tur ir bet mirmā ar apmānu. Atnāca ar apmānu, bet nepaņēma ar apmānu. Jo atšķirībā no Ēzau viņš lieto citus sinonīmu vārdu. Bet mirmā. Un tā it kā jau noraida šo Ēzau skaidrojumu, ka nav ar viltu. Vēl šī vārda nozīme ir arī tā kā latviešu bībelē ar viltību. Un vēl tas interesanti, ka onkelos, nu, kādreiz es jums esmu minējis ar tas onkelos, kas ir. Viņš tulkojas ir Toru uz aramiešu valodu. Ir sauc targums, jā. Targums tas ir tulkojums, ir Jonatana targumi, ir onkelos targums. Nu, vēl citi ir arī, jā. Bet šiti ir un onkelos targumā. Tas tulkojumā uz aramiešu valodu, pat viņš pārtulko, kad Jākovs atnāca ar gudrību šo vārdu. Nevis viltību, bet ar gudrību. Un tā kā starp apmānu un gudrību pēc ebreju vērtības skalas ir vairāk nekā nozīmīgs attālums, tad varam secināt. Vai tad āramiešu valoda apmēram ir līdzīga ibrītām, bet ļoti atšķirīgi ir? Kas? Āramiešu valoda. Āramiešu ir atšķirīgi. Tur ir, nu, ir jau vārdi, kas ir līdzīgi. Bija laikam tā ir bentēls un tur laikam vārdi. Nu jā, nu tur ir dažādi, jo tur ir tāpēc, tur ir dažādas arties. Jo tur ir, es tur prasīju tam, ar ko es tur sarunājos, nu tas Izraels, viņš arī nezina. Viņš aramiešu valodu nezina, viņš ir maz lietiņu kaut ko tikai, bet arī nezina. Drīkst runāt. Tā kā tur es nevaru viņam neko paprasīt, teiksim, jo tiem targumiem viņam kādu tulkojumu, jo tie nav pieejami. Nu, nav tulkojumos, viņi nav vēl. Nu, es neesmu redzējis. Tātad šeit ir tā. Un varam arī izdarīt arī tādu secinājumu. Jākovs ar viltību un gudrību paņēma to, kas jau bija viņa. Tad viņam jau piederēja. Viņš bija, kā Ēzaus, tad tik viegli pārdeva, tagad viņš saņēma ar viltību, ar gudrību, paņēma to, kas bija viņa. Bet kā būtu bijis, ja ģimenē viss būtu bijis izrunāts, jau sākot ar Riku, jau sākot ar to? Jautājums viens. Pirmām kārtām ir tas, kad pārdodot pirmdzimtību Jākovam pašam vajadzēja mācēt jau uztaisīt metījumu pēc Ēzau pirmdzimtības mantojumu. Māte palīdzēja Jākovam nekādu pirmdzimtību nepalīdzēja uztaisīt pēc garšas tēvam to medījumu. Jo tas bija noteicošais, kāpēc viņš Ēzavam aizsūtīja Ēzau, lai viņu paēdinātu. Jā, viņam vajadzēja tur to Ēzau bet medījumu. māte zina kādu garšu. Viņa zina, kad Jākovs nemedīs. Jākovs ir tas, kas mācās. Un šeit tas nav... Bet kur tas pirmdzimtības mantojums ir Jākavā, ja viņš nevar uztaisīt? Viņam tas nav jādara. Pēc. Pirmdzimtais, viņam ir galvenais, ir garīgā kalpošana. Un viņš ir tas.
Kam tad viņam tā Ēzavs vērtība vajadzīga? Ko tad viņš Viņam, kāpēc tu gribi strīdēties? Tu tā Tora gribi strīdēties. Tur ir rakstīts, ka būs, kas būs, un Rivka palīdz to izpildīt. Kā tas būtu bijis, ja viņa nebūtu palīdzējusi tam kungam izpildīt, ja? Vai viņam tam kungam ir jāpalīdz? Es jau no sākuma jau šeit teicu, ka ir šī ebrejiem ir šī tieksme tam kungam palīdzēt, izdarīt kaut ko, palīdzēt. Nevis gaidīt, lai viņš izdara, bet palīdzēt viņam. Tā, ka neiet apritē tā Jākavs. Bet šeit bija Jākavs, loģiski, ja es kā cilvēks tagad to dzirdu, es skatos, nu tas pienāks man. Nu tēvs to nezina, ka tas pienāks man. Tēvs nezina, ka viņš jau mani pārdevis. Un tagad viņš paņēmis to, ko viņš mani pārdevis. Nē, nu tā ir netaisnība. Man ar viltu vai ir gudrība, ir jāiet un jāpaņem to, kas ir mans. Nu, tā ir viena spriežana. Mēs varam domāt arī citādāk, bet tas ir atkal kaut kas cits. Bet šeit ir tālāk, sapratīsim to, kas šeit vēl tālāk ir. Ir atkal viss tā krāpšanās vai kas ir, ja? Ir ļoti, interesanti vispār, ka tā vēlāk sāk atvērties. Jo tagad arī kas ir Ēzavam svētība, ja? Bet, galvenais ir tas, kā es jau teicu, šī neizrunāšanās, kāpēc netiek izrunāts ģimenē, viss, kas notiek, kāpēc tas netiek atklāti, parunāts, pateikts, pastāstīt. Problēmas, ir kāds problēmas. Vai tagad mūsu dzīvē, kad mēs skatāmies uz savu ģimeni, vai tie, kas mēs esam uz saviem vecākiem, vai tagad, kam ir bērni, saviem bērniem un viss. Kamēr viņi ir mūsu ģimenē vēl, ja? Tik ilgi par to jārūpējas. Tad, kad aiziet pie vīru vai pie sievas dēls, tad jau ir cits, tad nav ko ļauties tur vairāk. Bet kamēr ir ģimenē un būtu jāizrunā. Vai neiznāk kaut kādi, kā šeit, tas kungs pasaka un nepasaka, to vismaz Tora nesaka, ja? Bet tā pie Ēzavas svētība. Un tā ir, tomēr to ir mūsu latviešu bībelē ir, nepareiz tas tulkojums. Tātad 27. nodaļa, 39. 40. pants. Lūk, zemes treknākajās vietās tu dzīvosi, un no debes rases no augšienes, un ar savu zobenu tu dzīvosi, un savam brālim kalposi. Bet notiks, ka tu sevi atbrīvosi, tad tu viņu jūgu nokartīs nost no sava kakla. Es šeit jau esmu tādu mājienu beigās jau pierakstījis klāt. Kāda būs tā nokartīšana no kakla? Labi, to pēc tam. Tas tādā laika gaidā. Brāļiem daudz skaitlīgi, gan vienam, gan otram, ja viņi tikai divi ir, kāpēc brāļiem. Jā, par kodam citiem brāļiem. Gan 40. pantā, gan arī 29. Pagāja, kas tur bija? Brāļi daudz skaitlīgi, bet Ēzavam nav daudz brāļi, kaut kā nav daudz, tikai viens brālis. 40. un 29. Brālis arī tāpat. Jā, to viņu, tas ir laikam, tur es saprotu, ka tas ir tulkojuma vaina. Es skatījos, jo man arī tas pievērs uzmanību, es domāju, pagāju, kas tad tas ir, jo es šeit esmu pierakstījis viņu jūgu. Jo es, cik tur bija 3-4 tulkojumos, es skatījos, kur ebreji tulkojuši, nevienā nebija daudz skaitļus. Visur bija viņa. Es neesmu tik zinoši, lai es no tā teksta pateikt, ka tieši ir, ka tur ir daudz skaitlī vai vienskaitlī. Jo tur nebija nekāda minēta kā tradīcija, ka jālasa tā, rakstīts tā un jālasa tā.
Nu, tāpēc tur varētu būt tomēr, ka tā ir to viņa. Tas ir vienskaitlīgi, ja? Nu, bet, šobrīd vienalga tas ir daudzskaitlis, jā, daudzskaitlīgāk tas šī tauta, ja? Nu, tā. Tā kā arī tas, ja tur būtu viņu, ja mēs skatāmies uz to daudzskaitlīgo, tad tā varētu arī iztulkot, nokratīs to daudzskaitlīgā jūgu no katra. Un tad jau varētu teikt uz viņu, ja? Nu, tas jau ir tāda mēģināšana attaisnot. Vai pareizi vai nepareizi tulkojumu, bet tas lai palīdz. Bet šeit ir galvenais tas, ja? Tora saka, ka Jākovam dos Dievs, bet Ēzavam tas būs tāpat no zemes. Ēzavam, tas ir Jākovam Izraēlam dos tad, ja būs tā cienīgs. Ja nav cienīgs, nesaņems. Kad teikt pēc nopelniem. Ar Ēzavu ir citādāk. Viņš viss saņem tāpat aiz Dieva žēlastības. Vai cik tad Jākovs ir? Treknājās zemēs dzīvos no debes rast no augšu pārtiks. Ja viltus ir cienīgs? Ko? Viltus Jākovs ir cienīgs vispār? Kā viņš ir tādu, apmānu vispār varbūt? Te nav rakstīts ar apmānu. Viņam jau būtība ir apmānu. Tas ir, jā, arī tā ir. Bet jūs paskatāmies katrs uz pats uz sevi, kā mums te Tors stundā teica par šo. Mūsos katrā ir tas viens teikums, man tā palicis atmiņā. Samuels teica, jā. Mūsos katrā ir gan Ēzavs, gan Jākovs. Un tad pagrozi. Jāsaka, pakutini viņus, jā. Kad tev iznāks Ēzavs, kad Jākovs. Nu? Kad tu... Vai tad tu esi tik pildīgi ētība? Nu, tas ir, mums no šī visu mēs mācamies, ja? Un ko mēs no tā varam mācīties. Es neteikšu, ka manī nebūtu neviens, ne otrs, ka man ap divi jāmiņ tur. Nu, viņi tur ņemās, jā. Bet te ir tas, ka Jākovam dod Dievs un Ēzavam tāpat no zemes viss. Nu, tur daudz ņemās Mašē un Faraons, kas tur Ēzavs un Jākovs, jau 4. Nu, katram iekšā. Jā, jā, arī tas ir. Mūsos ir iekšā, jā, arī tas ir Faraons ir vergs. Pacelt tik man kaut kur augstāk. Nu, redzēs, kā tas būs. Es nezinu. Bet tas ir liels kārdinājums, ka tev cilvēkam iedod varu, un tad tu esi kā Faraons. Jā. Kā bija Josefs? Kas tas viņš bija? Līdzīgs Faraonam. Tik pakāpienu zemāks. Faktiski viņš darīja visu. Un ja mēs to padomājam vēlāk, ka mēs pie tā nonāksim. Cik godīgi tas bija, kā viņš tur tad, kā mēs tagad teiktu, pats stāvīja savus brājus, ja? Ielika. Nu, es nezinu, vai es tik priecīgs justos, ja man šitā te, vai ar cik es būtu pelnījis vai kā. Bet, tāds ir Dieva plāns, viņš zina kā. Dievs zina kā. Bet viņam ir jārūpēs par eģiptiešu tautu, viņš parūpējās par saviem radiniekiem. Nu jā, bet viņš rūpējās kas, bet otrs ir, ja mēs skatāmies tālāk, kas tad nodokļu sistēma faktiski Josefs ievies Josefs. Visi pārdeva un pēc tam deva 5. daļu Faraonam. Ja mums tagad valstī būtu tā, ka mēs pēc Josefa principu, visu tā, ko nopelnām 5. daļu mēs atdot valstī, mēs super dzīvot. Jau vajadzētu par tautu rūpēties, viņš par Faraonu.
Nu, viņš rūpējās to vispirmām kārtām jau par, kas bija šīs maizes bats, jā. Nu, to tad, kad būs, kad lai tauta neizmirt un viss, bet tālāk viss jau ļoti daudz, kas no viņa ir paņēmts. Tas taču ir no Bībeles nācis. Un jā. Bet, nu, šeit par to labi, iesim tālāk. Tāds vēl kāds komentārs par šo to sveitību Ēsavam. Īckaks tagad Ēsavam nesaka, un tā, lai Dievs tev dod, tā vietā viņš saka, tu sasniegs pasaulīgo bagātību, nevis ar dievišķās paredzētības palīdzību. Nu, tās kā izredzētība, to varētu teikt, jā. Krievu valodā. Не с помощью божественного провидения. Bet tu visu to sasniegs tikai tā pakāpē, kāda tā ir debesīs un virs zemes. Nu, tas ir dabīgā ceļā, tāda, kāds ir. Nekāda brīnuma nebūs. Jākovs, ja viņš nekalpos Dievam un nelūks, tad viņam nebūs. Bet ja viņš kalpos Dievam, tad viņam būs. Nu, tālāk par Ēsavu. Tavs zobens lems tavu likteni. Tu kļūsi par jūsu augstība. Nu, tas pēdiņās jūsu augstība, varenais. Tu pakļaus pasauli, bet tikai tādēļ, lai to gala rezultātā noliktu pie Jākova kājām. Roma iekaros pasauli tikai tādēļ, lai to noliktu pie viņa kājām. Visu to laiku, kad tu būsi valdnieks, visu to laiku, ko tu uzlūkosi un izmantos katru savu materiālo uzvaru kā pakāpi tālākajiem iekverojumiem, tu patiesībā strādās savam brāvim. Tik ilgi, kamēr tu sajutīsi sevi kā šo ravu vareno, varenais kalpos vājākamam. Tik ilgi tu kalpos. Tikai tad, kad tu labprātīgi pakļausies kad tu labprātīgi atzīsi savu brāli un pakļausies viņam un viņa garam, tad tu spēsi atbrīvoties un nostāties plecu pie pleca ar viņu kā līdzīgs, kā viņa brālis. Tā ir viens viedoklis, kā viņš saskat. Šis komentārs vai šis viedoklis, viņš atkārtosies vēl kādreiz šeit man līdzīgi, ko arī citur vēl saka. Daudz dažādu viedokļu ir par šīm svētībām izteikti. Ar viens no tādiem ir arī tāds, ka Īsaks nojaut, ka tas ir Jākovs. Un tam kā pierādījums tas, kā Īsaks svētīja Jākovu vēlāk, ka tas devās uz Padām Ārām, jā, Mesopotāmiju. Es kaut ko nesajauc. Nu, tāds bija, varbūt tas neiet kaut kā kopā, jo tad pēc tam viņš svētījot, tad viņš sacīja 1. Mūzes, ja, 28:3-4, kad jau Jākovs bēga. Visvarenais Dievs, lai tevi svētī, ka tu augļojies un vairojies, un lai dara tevi par lielu tautu kopu, un lai viņš tev un taviem pēcnācējiem dod Ābrahama svētību, ka tu iemanto to zemi, kurā tu mīti kā svešinieks, un kur Dievs ir devis Ābrahamam. Tātad redz, šeit ir šī Ābrahama svētība. To viņš deva Jākovam. Tas ir galvenais. Faktiski, ko Jākovs arī gribēja. Nu, ir tās viedoklis, ka Īskaks vēlējās, lai Ēzavs būtu galvenais kalpošanā, bet Jākovs kā otrais. Tādā veidā ar šo svētību paceļot Ēsavu. Man gribas ticēt tā, kā te ir rakstīts, jā, ka Īckaks tomēr nezināja, ja pašu galveno svētību, šo Ābrahama svētību, kur es nolasīju, jā, viņš neizsacīja uz Jākovu, kuru pirmo reizi svētīja, domāja, ka tas ir Ēsavs, jā.
Ābrahama svētību viņš taupīja Jākovam, bet nebija jau vairs kam, jo atnāca Ēzaus. Nu, un tad paliek tā. Vēl arī šos, kad Ēzaus brēc, vai tad tev nav svētības? Un kā Ābrahams atbild, Īckaks atbild, ja? Kas ir svētīts, tas paliek. Nevar tā, svētības vārdiem nevar tā mētāties. Tā, es to svētīšu un tagad to ņemšu atpakaļ. Tā nevar darīt. Tā jau ir tāda, nu tā nedrīkst darīt faktiski, tā nevar darīt. Tā ir, tā svētībām tā nemētājas. Tur ir ko padomāt. Es zinu pa vienu otru, kas tā svētīts un pēc tam, jā, tā svētība uz viņu paliek, nepaliek, pēc tam svēt citu tā vietā. Tagad tu būsi, es tagad tevi svētīšu. Kā tas ir ar tām svētībām, kur viņas kraujās tā vienu otrai virsū, tās vienādās, es nezinu. Var jau arī dažādas secinājumus izdarīt, sevišķi tad, ja nezinu, kas rakstīts oriģinālā dievvārdā, tas ir Torā, ja. Kas var sacīt, nu ko, ja tur daudz spriest, tur taču skaidri rakstīts, ja, ko romiešiem Šaulis teica, nu mēs jau vairāk reiz pieminēja, ja. Jākovu mīl un Ēsavu vienvīdu, viss, nu. Bet par to jau iepriekšējā reizi runājam, ja, tad Jākovu mīl, bet Ēsavu es esmu nulicis otrā vietā. Tikai tas Ēsavs vēl šī brīdī to nevar saprast, ka viņš ir otrā vietā. Un tad, kā ir tā ir. Vēl kāds viedoklis par šiem vārdiem. Tu viņu jūgu nokritīs no savu kaklu. Ēsavs kalpos Jākovam tik ilgi, kamēr viņš noskums un breiks. Nevis tāpēc, ka viņš kalpo Jākovam, bet tādēļ, ka redzēs, ka Jākovs kalpo Dievam. Bet viņš, Ēsavs, ne. Ēsavs dzīvo lepnībā, kā neticīgs cilvēks, kā pasaulīgs cilvēks. Šajā ziņā viņš ir garīgā verdzībā pie Jākova, garīgā atkarībā. Kad viņš noskums par šo savu stāvokli, tad viņš varēs pārveidot savus attiecības ar Jākovu. Ir jābūt šī, kad redz, ka Jākovs kalpo Dievam. Pagaidām mēs redzam daudz brīnumus un tādus visus, bet tur no tās zemes, kas ir dot Izrēlam, kur viņam bija jākalpo. Laitmans izteica tādu vienu ar. Kāpēc nav tā naids pret Izrēlu, pret visu, kāpēc šis antisemītisms? Viņi redz mums jābūt nānāki gaismai. Mēs esam tiem, kam ir dots un kam ir jākalpo Dievam, un kam ir jādod gaismu pasaulē. Bet pagaidām, kādi mēs esam, tādi mēs esam. Viņš jau neuzskaitīja, tas tur tāds, tur varavīksnes krāsa karodziņi, tur lepnie staigā, būs lepnie. Visi lepno parāds, ja notiek uz Jeruzalemes ielām, ko vairāk var pateikt? Tad skatās, piemēram, Latvijā arī lepno parāds. Policists, lai neapmētāt ar sapūšiem tomātiem viņš. Lepni iet labi. Un vēl viens šis, ar savu zobenu tu dzīvosi un savam brālim tu kalposi. Šeit ļoti interesanti, man arī tai tulkojumā, mums Latviešu bībelē no savu zobenu tu dzīvosi. Un es skatos atkal tajos tulkojumos, visur ir ar. Un tad uzreiz cita jēga iznāk. Citādāk izpratni, var šo pantu citādāk izprast, saprot. Ar savu zobenu tu dzīvos un savam brālim kalpos, tad to zobenu tu kalpos brālim. Saprot? Šādā uztverē. No sākuma, teiksim, arī kā viens kalpo kā nūja
ar ko sit, jā? Ibn Ezra ir tāds, Abraham Ibn Ezra, 12. gadsimtā, ko viņš rakstīja. No sākuma Ēzaus kalpos kā nūji, ar ko sit, bet nākotnē, kad tauta atgriezīsies zemē, Ismaēlieši apspiedies Izraēlu, bet Ēzaus kalpos kā aizsargs. Tas ir Izraēls brēks, sauks uz starptautisko sabiedrību, savaldiet viņus un tā tālāk. 12. gadsimtā tas bija, bet tagad jūs neredzat to? Cik tas 800 gadu atpakaļ, jā? Vairāk 800 gadu. Eiropas Savienība jau atzīst Palestīnu un dažas valstis. Nu jā, bet tur jau viss tas ir, kad ir tie atbalsta tos viss, bet Izraels brēc vai nebrēc, viņas nedzird vēl. Amerika jau sāk Obamas laikā diezgan spēcīgi atbalstīt, tomēr musulmaņi. Nu, un beigās tagad vēl ko šis saka, tas pats 12. gadsimtā. Un beigās Izraels centīsies izpatikt pasaules tautām, lai tās viņu aizstāvētu. Un pirmā derība tiks pārkāpta. Un tad jau vairs nav tālu līdz Mašiāham. Es, piemēram, tagad arī redzu, ko es saskatu. Tas ir jau tā kunga iejaukšanās, Dieva iejaukšanās. Ja Gazas joslā plūdi ir, jūs saprotiet, ja tur ir plūdi ar laiviņām pa ielu brauc, kur tie tuneļi? Jā, Gazas sektorā. Nu, mazliet tur Izrēlā arī kādā pilsētā, tur arī ir vairāk. No kurienes? No gaisa. Nokrišņi. Nu, tur pa Izraēlas pilsētu nebija nekas milēts, bet tur ir kā katastrofa, cik tur nav ko palikt cilvēku vispār. Nu, saprot, tur ir tagad nobombardēts, tur ir tas. Viņiem vēl tagad ūdeni virsū. Nu, es teiktu, es nezinu, kā tā Gazas josla ir. Ja viņi būtu augstāk, tad varētu skatīties tagad, kur Izraēlas pusē ūdens nāk ārā. Tad ir, kā saka, nu kur jau, jo tie tuneļi viņiem viss kaut kur jau sāks, kaut kur tur māju pagrabos vai kur, ja tas visi atplūdz, tad tie arī visi. Nu tā būtu loģiski, domāju, tā būtu jābūt. Tā kā daudz būs, ko atkal žurkām tīrīt. Nu, es citādāk nevaru pateikt par to. Un vēl komentētājs saka, ka Ēzau kalpošana ar zobenu var būt arī pret Izraēlu, lai Izraēlu pieturētu līdz noteiktam laikam. Un tā Ēzaus pats to nesaprotot, kalpo Dievam. Ja? Tā kā mums arī vajag citādāk paskatīties uz visu to, kas notiek. Un daudz šie ir rabīni arī, kas to saka arī tagad šajā laikā. Viņš saka, kā jums liekas, kad iziet saimnieks suni pastaigāt, kad izvēd? Suns skrien pa priekšu, kā jums izskatās no malas? Kurš kur vēd? Suns saimnieku vai saimnieks suni? Jā, bet tikko suns skrien taisni un saimnieks nogriežās, tas suns atkal turītās atkal pagriežās un atkal skrien pa priekšu. Un kad saimnieks sunim sit ar koku, tad kam suns kož? Nu, tad viņš salīdzina to ar Izraēlu. Rabīns, es ne. Es tikai pievedu to piemēru. Ko jūs krīt tam kokam virsū? Kāpēc jūs nesaucat uz to, kas to koku tur? Un šeit arī viss ir. Brēc, Ismaēls. Un sauc Ēzau palīgā, lai tas nāk ar savu koku. Bet kur ir jāvēršās? Tas interesanti tā viss saliek kopā. Vēlreiz atgriezīsimies pie šī. Šis man arī tā diezgan patīk. Es
Es kādreiz jau esmu to teicis, ja, jo, ka mums bija Toras stundas ar Aleksu. Bet, vienalga arī pašam atkārtojot, tas bija interesanti vēl vienreiz to. Man bija jautājums viens, vai Jākavs nevienā gadījumā nekalpot Ēzavam? Tikai Ēzavs Jākavam. Nē, tas būs. Šeit tagad to no Alekša viedokļa uzlasīšu. Aleks šo pantu paskaidrojoši, tulkoja šādi, un pēc tam arī komentēja. Ja? Te ļoti arī tas daudz ko savād kopā no šī, ja? Šo pantu par tām diviem pie Rivkas, ko tas kungs Rivkai teica. Ja? Un tas ir vajadzīgs tāpēc arī, lai izprastu šo Šaula noslēpumu, ko Šauls saka romiešiem 11.25. Tautām apcietināts, līdz tautu pilnība ieies. Nezinu, tik tālu mēs tiksim, bet es domāju, ka nevajag tur to siltumu palaist. 11. nodaļa bija. Jā, romiešiem 11.25. Tur bija tas tā. Bet par šo es tagad to tulkojumu no Alekša par to pašu, ko tas kungs Rivkai atbildēja. Ja? Šis skaidrojušies. 2 tautas tavā klēpī, 2 nācijas tevī. 1 tauta no otras ņems spēku, vai arī viena tauta būs stiprāka par otru. Var arī pārtulkot tā, ka viena tauta otru adoptēs, un lielākais kalpos jaunākajam. Adoptēt krievu valodā uzsinaviķi. Mūsu bībelē iegūt bērnu tiesības. Ideāli būtu tā, ka vecākais kalpo jaunākajam ar to, kas ir pasaulē. Un plus vēl viņa aizsargā. Tad dod materiālo un plus vēl aizsargā. Lai tas kalpot Dievam. Un tādā veidā kalpojot, saņem garīgo Ēzavs. Ja Izraels nekalpo Dievam, tad notiek tā, ka šie sargi kļūst Izraēlam par pletnēm. Saproti? Nekalpo, tad tev ar koku. Tur ir Ēzavs, tur ir Ismaēls, tur ir Hamas, tur ir vispārējo Fatah un vēl tur viss kā tik tur tā nav. Šajā pantā ir norādīts ceļš, kā Jākavam un Ēzavam jāiet cauri šo pasauli. Bet ir Jākova un Ēzava pēctečs, kas novirzās no šī ceļa. Bet beigās Dievs atvedīs pie viena mērķa. Bet ne visus, bet tos, kurus viņš grib. Tā ir rakstīts. Tā kā sacīts. Tātad, kurus viņš grib, tas ir romiešiem 9.18. Tātad, kurus viņš grib, kuru viņš grib, to viņš žēlo, un kuram grib, tam apcietības sirdi. Pat kā ienāc prātā, tev ir tā doma, ka, ja vecākam jākalpo jaunākajam, tāpēc, ka vecākajam ir 2 daļas, garīgā priesterības daļa un materiālā daļa. Nē, redzi, viņam nav vairs, garīgā viņam nav. Viņš no tās atteicās. Tieši tā, bet tad viņš nepārdeva visu pirmdienu, viņš pārdeva tikai garīgo daļu Jākavam. Pirmdzimtība nedalās, nevar pārdot pusi kaut ko. Tur ir vai tur ņem visu vai neko. Tas ir, bet viņš atteicās no tās, un tas, kā jau es teicu, un kā mans tas skatījums ir tāds, ka varbūt patiešām, ka viņš gribēja šo materiālu, un tas nebija, un tas garīgais tajā brīdī, viņam patiešām tas man nevajag. Un pēc tam, kad bija šis laiks pagājis, un
Un ir arī tas materiālais, un tagad, kad ir tas materiālais, tad man interesē tas garīgais arī, ja? Bet kamēr nav, ko tad te, es, tā kā Jākovs, es te sēdēšu uz lēcu vīru un gudri runāšu ar savu pirmdzimtību. Man taču vajag normāli dzīvot. Kā man normālus rēķins bankā, tad es varu sākt runāt, tad es varu sākt kalpot arī garīgi, ja? Tā ir cilvēcīga domāšana. Galīgais es taču tukšā nepaliek. Ja viņš būtu pilnīgi tukšā, te jau nebūtu Bet viņam jau iedeva to svētību no zemes, viņam nav jālūdz no Dieva, viņam tāpat tās zemes treknākās vietās. Mājos viss ir, viss nāk no zemes. Viņam nepalika, viņš dabūja, daudz viņš dabūja, bet tu mantoja dalīšana. Bet tagad ir, kad atraksta visus, kad viņš visus jau nenovedīs pie tā gala rezultāta. Jo mēs arī kā šodien arī lūkšanā, pirms dievkalpojuma iesākumā šī lūkšana, ja? Efeziešiem 1.5. Romiešiem tur bija, kad šis ir tas, ka visi jau neiegūst bērnu tiesības, ja? Pēc savas gribas labā nodoma viņš jau iepriekš nolēmis, ka mums būs viņa bērniem būt cauri Ješua HaMašiahu. Efeziešiem 1.5. Krievvalodā ir предопределил усыновить нас себе через Ješua HaMašiahu по благоволению воли своей. Tātad pēc savas gribas labā nolēmis. Kungs to ir nolēmis. Nemies, ko es varu strīdēties ar kādu teikt, bet viss nebūs tur. To jau mēs arī, ja skatāmies tā, lai mēs zinām arī atklāsmes grāmatā, kur ir rakstīts. Bija liels pulks, bet bija tādi, kas savu valstīm nodeva uz vēram. Un nepakļāvās Dievam. Vēl par to pašu, teiksim, par šo, kad arī, kas mums ir nepareizi iztulkots. Jesais 45.20. Sapulcējieties un nāciet šurp visi no tautām izglābtie. Neprātīgi ir tie, kas nesā sev līdz koka tēvs un pielūdz Dievu, kas nevar palīdzēt. Tas pirmie vārdi. Sapulcējieties un nāciet šurp visi no tautām izglābtie, nevis izglābtās tautas. No ebreju tulkojuma. Соберитесь и придите, сойдитесь вместе, спасшиеся из народов. Dzirdam, sevišķi sadzirdam to no tautām izglābtie. Pie šo atnāk tie, kas sadzirdējuši tēva aicinājumu. Sapratuši, ka ir jāmācās, ja? Tas ir pēc Johanam Jāņa 6.44.45. Nāk tie, kas sapratuši šo, ja šo sacītu. Jūs pielūdzu, ko nezināt, mēs pielūdzam, ko zinām, jo pestīšana nāk no jūdiem. Man kādreiz, kad es tur rakstīju šos te komentāros, bija ierakstījis šo te pantu, pestīšana nāk no jūdiem. Man viena atbildēja, ko tu, kādas muļķības tu raksti? Pestīšana nāk tikai no Ješua. Bet es saku, tie ir viņa vārdi. No Hristā, jā, kā viņa ir Hristos. Tad nedzird šos vārdus, viņš taču to saka. Jūsu Hristos to saka, jūsu Kristus. Un tagad mums ar jūdiem nekā kopīgi nav. Nevajag deklarācija par tādu. Un šo es vēl arī tāds interesants, ja to pantu lasa ivritā, tad viņi var arī citādi iztulkot mazliet. Jūs pielūdzu, ko nezināt, iedātēm,
Mēs pielūdzam, ko zinām. Šeit varat iztulkot tā. Jūs pielūdzat, ko neesat atzinuši. Mēs pielūdzam, ko esam atzinuši. Saprot, to viņš saka Samarietē, bet Samarijā pielūdz to pašu Dievu. Vismaz vārdiski viņi sauc to pašu. Bet bez tās atziņas, par ko Ješua runāja. Tā es saprotu, ja? Un tāpēc viņš saka, jo pestīšana nāk no jūdiem. Un ja šo tā kā, ko esam atzinuši, to mēs vēl varam savienot ar to, ko jums ir daudz reizes esmu jau teicis. Ivritā šie vārdi savienojas ar Iesajas 53:11. Ja? Caur viņu atzīšanu, viņš taisnais mans kalps attaisnos daudzus, un viņa grēks uz sevis nesīs. Через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Tikai caur viņu atzīšanu notiek grēku piedošana. Tikai tad viņš nes mūsu grēkus. Mēs viņu esam atzinuši. Tas ir arī vēl 90. psalmā, 14. pants, tas ir. Es esmu iztulkojis mazliet citādāk, ja? Par to, ka viņš man iemīlējis, atbrīvošu viņu, pasargāšu viņu, jo viņš atzinis manu vārdu. Atzinis tā kungu vārdu. Vēl daļēji vienu šo pantu arī vēl. Un par šo, ko jau es iesāku, ja, par to noslēpumu, ja, Romiešiem 11:25. Tikai tas šis tulkojums. To jau jūs esat arī daļai lasījuši, ja, par šo, tajā brošūrā arī Ješua vai Jēzus, no turienes ir arī par šo tulkojumu arī tika. Šis, kamēr labi, to vajag. Romiešiem. Romiešiem 11:25. Es jūs, brāļi, negribu atstāt neziņā par to noslēpumu. Par šo noslēpumu, lai jūs nekļūtu pašgudri. Proti, ka viena Izraēla daļai sirds tikus nocietināt, līdz kamēr pasaules tautas visā pilnībā būs iegājušas. Tātad, līdz būs iegājušas pilnībā. Un tas ir pār garīgajā pilnībā. Citur arī krievu valodā ir vēl tās tulkojums, ka kamēr neies pilns skaits, ja zīžīgā. Bet viss tas neparāda tieši to īsto būtību, kas tur ir izteikts. Mēs jau reiz to runājam, bet tad vēl vienreiz vajadzēs noteikti, kad tas atkal atkārtot par šo pagānu pilnību, melo agojim, par ko ir šo svētību, kas tika, ko jau Jākovs svētīja. Tātad, ko viņš svētīja?
Efraimu. Bet tas jau būs citā reizē. Bet šeit vēl pie tā radā komentārs tam pantam, ko es nosaucu to Jesajas 45:20. Viņš komentē, ka tas nevar būt, ka starp tautām nebūtu gudru un sapratīgu, kas saprot kalpības bezjēdzīgumu. Daniels raksta, ka tautā, un viņš ir Izraēla pravietis, ka tautā ir sapratīgie, un pat no tiem daži kritīs, lai taptu šķīstīti. Bet būs arī tie, kas nesapratīs. Nu, tas jau ir Daniela tajā kritīs, lai taptu šķīstīti ir Daniela, un arī mēs esam, tik tālu mēs esam piegājuši par to krišanu un šķīstīšanos. Es domāju, ka ir mazliet jau jāpadomā. Tātad šķīstīt Daniela 11, man liekas, kad bija 33. Būs sapratīgi 11.33. Teiksim, tā sapratīgie tautā daudzus apgaismos, bet ar zobenu un uguni un ar iemešanu cietumā un mants izlaupīšanu tos uz laiku nomāks un aizkavēs. Šeit atkal, kas var aizkavēt, nu te atkal varētu rēķināt ar Eisavu. Eisavs atkal kaut ko var aizkavēt. Un tā jau ir bijis. Savā neveiksmē viņi gan saņēmis nelielu palīdzību, bet daudzi tiem pievienosies tikai ar viltus domām sirdīs. Un 35. arī no sapratīgiem daži kristīs, lai taptu šķīstīti, vētīti un garīgi tīrīti līdz dienu beigām, jo Dievu noliktais pēdējais laiks vēl nav klāt. Kritīs, lai tiktu šķīstīti un tīrīti. Es tā domāju, kā tas ir. Tātad kritīs. Viņiem ir, kam jākrīt, tam ir jākrīt, bet viņi celsies augšā. Līdz tā krišana ir arī šī šķīstīšana, šī tīrīšana. Dažreiz man tas tāds ļoti tas piemērs patīk. Piemērs. Ko man tas no Izraēlas, tas Rafaels, ko man stāstīja. Viens no brīnumiem kara laikā, kāds ir bijis. Es nepateikšu, kurā laikā, kurā karā tas ir bijis. Bet Izraēlam tagad jāiet ir uzbrukumā armijām un priekšā ir mīnlauks. Mīnlauks, kuram, kā tu mīnlaukam ies pāri? Nezinu, ko darīt. Pēkšņi saceļās milzīgi vētri. Tāds vējš, ka nevar kājās nostāvēt. Un visi notupjās pie zemes, noguļās, pieplok pie zemes. Tāds vējš nopūš tam laukam, tam mīnu laukam, nopūš virsējo kārtās smilts nost, zemi nopūš nost. Viss mīnus līdz pusē paliek redzams. Izraels iet uzbrukumā. Nevienu mīnu neuzsprākst. Vienkārši padomājiet. Uz savām dzīvēm es šo līdzību, uz savu dzīvi es padomāju, uz saviem pārbaudījumiem. Bet dažreiz nav šīs vētras, nesaceļās tavā dzīvē, lai tu ieraudzītu tās mīnus. Un pēc tam vairāk netuvotos, kamēr nav sapieris viņu atmīnējis. Man dažas tādas mīnus ir palikušas. Vēl nav atmīnēts, nav neutralizēts. Tāpēc, ka nav saprast galvenā vērtība, man personiski. Dieva noslēpuma vērtība. Kas ir jānoliek otrā vietā un kas ir jānoliek pirmā vietā? Un šeit ir šis noslēpums. Kamēr iznāks no kalpības, ja mēs tagad skatāmies, ir daudz, kas ir ieraudzījuši, ka pestīšana nāk no jūdiem, Izraēlī jāatbalsta un tur tā tālāk un sāk kalpot Izraēlam gan ar materiālā ziņā, gan arī
ar gājieniem uz valdībām runā un viss, nu, kur tikai tepat tāds pat viens no Latvijā arī. Nu, kas viņš ir, es pat tā īsti nezinu, teologs vai... Mums arī bija, menorā bija tas raksts. Oi, es aizmirsu. Tad no žurnāla Spektrs. Taivāns, jā. Tas kaut kāds tāds. Jā, nu, un kur viņš atklāti pasaka, ka mūsu... Viņš tāds arābu valodas nezināja. Jā, viņš pēc... Un ka viņš ir atklāti uzrakstu un pasaka, ka mūsu valdība atbalsta Hamas teroristus, jā, aizsūtīja pabalstu. Kam? Nu, tad viņš tur to tā pasaka. Nu, būtu citi laiki, kas saka, nu, nevarētu tā pateikt. Kas to zina, laika nemainīsies. Kā tad būs? Labi, tas ir cits, ka tomēr ir cilvēki, kas nebaidās un kas var pateikt, kas ierauga, galvenais to, ka ierauga. Ierauga un to arī pasaka šo taisnību. Un tad ir tādi, kas ir starp tautām. Un, jo dienas vairāk pārliecinos, ka to, ko Pāvils saka romiešiem 9.16, ja? Kas tur? Šis pants, ja? Kas tāds atgādinājums ir. Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešana, bet viss no Dieva žēlastības. Un Aleks tā arī tad teica toreiz, ka mēs runājam. Uz visu tā skatoties redz, ka viss, kas notiek, ir daļa no Dieva plāna. Priekš sevis es redzu ceļu, kā vienkārši darīt savu darbu un gaidīt, kamēr īstenosies Dieva novedums. Nevajag braukt kaut kur un kādu pierunāt, mīlēt Izraēlu. Tur, kur ir gatavi klausīties, tur arī runāt. Šī mīlestība uz Izraēlu, vai pareizāk sakot, mīlestība uz Izraēla lomu dievišķajā plānā. Šīs lomas izpratne un attiecīgi arī attiecību dibināšana ar Izraēlu. Tāpat arī Izraēla uzdevums attiecībā pret citām tautām. To realizēs visaugstais. Mēs darām šī uzdevuma mazāko daļu. Saskatot un redzot šo uzdevumu. Tad, kad mēs to redzam, to uzdevumu, tad mēs arī varam izdarīt secinājumus un kāda ir mūsu daļa un ko mēs pie viss tā varam darīt, ja? Un viss par šo viltību vēl tādu. Mazlietīgi vien tādu maz piebildu, tad tas būs mazlietīgi no šīs Toras stundas. Kas man tā atklājās, ka mēs te lasījām, lasot Toras stundā trešdienu. Bet daudz reizes esmu sacījis jau arī mēs esam, un tas ir arī no ebreju mācības, ka tos, ko tu redzi citā cilvēkā, daļēji ir tevī pašā. Un Berešit 1. Mūzes 29.14. Vispirms 31. Es vispirms tālāko pantu. 6 līdz 7. 31. nodaļa 6-7. Jā. Un jūs zināt, ka es ar visiem saviem spēkiem esmu kalpojis jūsu tēvam, bet jūsu tēvs man ir pievīlis, un viņš ir pārgrozījis man algu 10 reižu. Tātad tēvs ir pievīlis un pārgrozījis 10 reižu, pievīlis. Es nepaskatos, kāds tur vārds ir ivritā, ja? Tātad viņš ir piekrāpis. Ko Jākovs redz? Viņš redz. Ko viņš redz? Viņš redz sevi. Es teiktu tā.
Kā viņš redz sevi un kā uz to skatījās, un kā uz Jākovu skatās šis pats Lāvans. Ja? 29, 13, 14. Un kad Lāvans dzirdēja vēstu par Jākovu, savas māsas dēlu, tad viņš tam skrēja pretī, apkampa un skūpstīja un ieved savā namā. Un viņš izstāstīja arī Lāvanam visus šos notikumus. Tātad Jākovs izstāst visus šos notikumus. Un Lāvans sacīja, tiešām tu esi no maniem kauliem un no manas miesas. Ja mēs lasām to ivritā, tad viņu mēru Lavānu. Atsmī un besarī atā. Tiešām, es varu sakot, tiešām tu esi no manas būtības un no manas miesas. Tevī ir tāda pati būtība kā man. Apmēram tā varētu teikt. Tātad, ko viņš pasaka? Tu esi tāds pat viltīgs, gudrs, viltīgs kā es. Tiešām. Mēs redzam. Un tad, kad Jākovs ieraug to, jo viņš taču ir tāpat ar visām sievām, kā viņi piekrāp. Nu, tur ir daudz dažādi tie midraši un stāstījumi, kāpēc tur Lea gāja un kāpēc viņi neteica, ka viņi nav tā un tā un tā. Pēc tam, kad Lejai prasīja, kā tas bija, nu tie midraši ir tādi stāstījumi, kāpēc tu neteici, ka tu neesi Rivka. Man bija labs skolotājs. Rāhela bija liels. Jā, Rāhela un Lea, jā. Kāpēc tu neteici, ka tu esi Rāhela? Man labs skolotājs bija. Tu esi pirmdzimtais. Jā, es esmu. Nu tā kā, redziet, visus šos te tādus, tos saliekot kopā, mēs to redzam, ka viss nāk, to, ko tu esi darījis, viss nāk atpakaļ par tevi. Lejā varbūt bija Ēzaumetāja, kas arī Jākovam bija jāizspēja. Šeit mēs dažādi varam vēl daudz ko spriest, jā. Man ir tāds... Es mazliet vien tādu, vēl, ka es šeit pirms tam es te mazliet tā teicu par to asi, jā. No tās Kazahstānas. Un kādreiz tādu laiku atpakaļ, viņi tur man caur Skype, viņi man... Es vienreiz tikai parunāju, bet viņi tur tā raksta. Viņi prasa tādu jautājumu. Viņi saka, Oskar, visu laiku vēlos pajautāt, bet kā jūsu brīnišķīgie latvieši nonācāt pie ebrejiskās dievu izpratnes? Tas taču ir satriecoši. Ведь это потрясающе. Kā viņi saka. Es atbildēju, tas nav tik vienkārši izskaidrojums, bet ja īsti, tad sadzirdējām un pievienoja šo rakstvietu no Caharijas 8:23. Tā saka tas kungs Celots. Tādīs dienās 10 vīri no dažādām tautām, valodām, satvers vienu jūdu vīrais svārks tērbels un teiks, mēs iesim ar jums kopā, jo mēs dzirdējām, ka Dievs ir ar jums. Tātad dzirdējām, jā. Daudz ir tādas rakstu vietas, kuras arī mums, kur bija dzirdējuši, kad šo pilsētu arī ieņēma, kas tā bija pa pilsētu. Kā es aizmirstu. Jozo grāmatā, kur tā netikli Rahaba, jā, kas bija izglābās. Arī bija dzirdējuši, un visiem bija šīs bijība radusies. Bailes no Izrēla.
Nu, toreiz bija bailes, bet tagad, kā baidīties nav ko. Vēl asi piebildu. Es esmu par sajūsmā par jums. Šeit ir pilnīga nesapratne un nevēlēšanās sadzirdēt. Es mēģināju aizklauvēties, tas tu čatsa, bet beidzās ar to, ka mēs esot viņu Kristu krustā piesituši. Bet tagad vēl viens interesants komentārs šim Caharijas 8.23. Pasaules tautas cietīs no tā, ka patiesība no viņām apslēpt, kā sacīts Amos 8.11. Redz nāks dienas, saka tas kungs, visvarnais Dievs. Es sūtīšu zemē bādu, ne maizes bādu, nedz arī slāpes pēc ūdens, bet slāpes uzklausīt tā kunga vārdus. Ja Izraēla dēlu no jauna atvērs priekš sevis garīgumu avots pievērstamies Torai un tās gudrībiem, tad pasaules tautām ir tikai viens ceļš – turēties pie ebrejiem. Rašī pat ir sarēķinājis, cik pievienosies. Torā ir 70 tautas, ja tik vien, tad kaut kā 70 tautas, un šeit pie katra citi, pie katra tautas, tad pie katra šī te 10 cilvēki no katras no 70 tautām. Tad tik vien būs. Ir 4 stūri, pie katra stūra 10. Kopā 2800. Pēc tā, cik mēs te sēdam, laikam pareizi viss sarēķinās. Bet atklāsmes grāmatā sacīts, ka būs liels pulks, ko nevarēja saskaitīt. Slāvtam kungam par šo dienu un par visu, ko viņš mums ir šodien devis. Un beigsim ar šī Ārona sveitības vārdu. Yevrechecha Adonai veishmerecha. Yair Adonai panaif elecha vichunecha. Isa Adonai panaif elecha veiselecha shalom. Shalom, lai ir jūs sirdīs, shalom, lai jūs namās. Shalom visiem skatītājiem, klausītājiem. Shalom. Sirdīs jūs namos pie visiem jūsu mīļajiem. Shalom, lai ir no tā kunga Izraēla Dieva, kas mūs aicinājis savā godībā. Šo vārdā. Amen.